Iefokusēt var, nevar. Tā. O, jēs, viss notiek. Nu, hello, veči, tā. Trešā sutka non-stopā lodā muri deg tā kā špickas, kur man znots iedāvināja veselu čupu. Nu, es tik pa saviem vardiem ņemos te bez iegala. Schēmas pieraksti un pats nevaru nekā saprast. Nu, vienkārši sviests. Labi, te var iečekot, kas te mums spokos. Visi ikdienas rūķis sēž iekšā. Nu, viss kārtībā, viss notiek. Nu, es pa pīpolzīt arī ielikšu. Tā, vienvārdu sakot, kas notiek. Nu, cīnu non-stopā savu uzpariktu, kur man tie sprāgoņi saķīši. Divi, kuri visu laiku jāuzlādē. Līdz pašierosmei vēl tālu. Nu, te vat tikai auga augumā, jau drīz visu garāža būs aizņemta man ar šitām štelītēm. Tā, nu, tā kā cik tālu tiku, ko te apmēram, nu, fiks parādīšu tā. Te ir pa nulēm, te ir kaut ko ne to viņš mums rāda. Tā, lūdzu, pa nulēm, nu, piešķelsim mūsu ģeneratoriņa. Iedegās, rekur, ekonomiskā, rekur. Tā, patērē šitas draugs mums 0,76 ampēri. Ventilatoriņš dūts, griežās. Nu, tā. Te magnetiskais lauks rodās. Nu, kādā veidā tu tur to strāvu, man tad uzdeva jautājumu, kur ir tausts ar vādu vienkārši. Kā viņš darbojās, tūlīt apmēram iedemonstrēšu. Tā, redz, kur mēs viņu piemaucam kaut kur pie masas vienu galu un otru galu kaut kur pie strāviņas. Un deg lampiņa. Skaidrs. Nu, un kā tad tādī spole tur iekšā rodās? Tūlīt apmēram nodemonstrēšu tausts, uzpiņķerējam te pāris vijumus provizoriski, un otru galu te arī piekniebiem klāt ir. Nu, tas ir mums, ko mēs dabujām šitādu te, un tagad ieliekam tādī Teslas spoles tādī laukā. Un ko mēs redzam? Lūk, lampiņa ir iedegas vienkārši. Paņemam nost, liekam klāt, deg. Nu, vadā jau krājās elektroni un veidojās strāva, loks. Nu, te diezgan liels tas, kur viņš arī var redzēt. Uz nagiem arī dzirksteļo bišķi. Ne, vēl te neredz. Rekur. Kutina. Nu, tāda tā štelīta. Teiksim, otrā galā te antena arī bišķi. Un uzreiz, rekā viņš viss notiek. Tā kā tāds skudriņa kutina. Nu, un tagad pieslēdzam. Tā, frekvence ir 1,751 MHz. Nu, uz to viss šitas strādā tagad. Un tagad palaižam puspūlu, uzreiz vērojam arī patēriņu. 4 ampēri ar klusīti. Nu, ieslēdzam, tātad mums deg, lūk, ideāli. Lielās lampas jau tā deg, ka pat ekrāns tumst. Nu, vienvārdu sakot, parādīšu bišķi oscilogrammu. Rekur, te ir regulēto frekvenci, tumšāk, aizgājam jau no frekvences. Un apmēram tā tas notiek. Nu,
tā uz oscilogrammas tas izskatās oscilografa šādi, lūk. O, nav, un tagad jau deg. O. Un visideālākais variants, kad ir vislielākais strāvas pieaugums, ir tad, kad šitā te, rekur, tas mīslītis, ai, visai skrēja. Šitas te apakšējais. Mīslīts iepmočīja toč pa to kupuri. Tieši bāc, šitā iemočīja iekšā, tad ir riktīgais strāvas pieaugums. Viss dubultojas. Tā kā es apmēram tur esmu ticis, un tagad atslēdzam to ģeneratoru, atstājam tikai spriegumu. Tad labāk redzams. Tagad ir īstā līkne. Tā, kā tad mums te izskatās? Šitā. Rekur tie pīķiši. Un tiem pīķišiem jāietačināt pa pašu centriņu. Tad ir ideāli. Vienvārds sakot, tik tālu mums te ir. Lampas deg. Viss notiek. Tā, tur paregulēt pat var neregulēt. Vienvārds sakot, baigās stelīts. Tā kā var tikai caurām dienām, caurām naktīm šito ņemties. Te jau ņirds aizķer vairāk nekā sievietes, jo haidi šitie pasākumi. Neko, tad tagad roku vēl tālāk. Ar tiem magnetiskajiem laukiem. Kas tad te notiek ar tiem? Tur, tas ir vispār āķis lūpā. Magnetiskā strāva, tāda stelīta. Tas ir tā, tas rāda testers. Tas tik rāda, ka tur augsta voltāža. Neko viņš nerāda, gļučī maita. Vienvārds sakot, tālāk ejam, tur tie deg. Tā, te man deg 500 vatu prožektors. Te man deg vēl viens prožektors tagad. Tā, tur tie. Viss notiek. Gribēju pa tām magnetiskajām strāvām, tad nevar saprast šomi. Tā, rekur viņa vienkārši tāpat šinī spolē inducējas, rekur prožektors deg, cilāju nost, un, kā lai parāda, hobā, un nodzies tad. Apmēram tādas tās stēles. Plus, kas te vēl notiek, tās strāvas ir tādas baigi viltīgās. Vat rekur es te, teiksim, grābstos gar vadiem, un viņas man nesit. Un lielais prožektors šitas degvat ir, caur šitādu tievu vadiņu piejūgts. Un tas vads ir augsts vispār. Rekur abi vadi, uzreiz rokā tur, un rekur kontakts. Un aiziet uz šito prožektoru. Te nopietni deg, un par nagiem nekalbasī tādas tās lietas. Un te otrs prožektors. Tagad gribēju parādīt vēl, tas vispār gāž te gar visiem vadiem grābstos, tas no šitām spolēm nākta vadi lejā. Un neko, teiksim, kā pārbaudīt, vai strāva ir iekšā. Pavisam vienkārši. Redz, kur paņemam un uztaisam uz īso. Viņi pat uz īso negrib iet, maita tāda. Labi, te pamēģināsim uz otru.
Tā.